par korupciju gribēju prasīt, vai tiešām jūs piedāvājums uzturams kā kvalitatīvs. Vai nevarētu būt tā, ka, ja tas tiks realizēts, ka cilvēki, kur piedalās valsts nozagšanā un kukuļošanā vienkārši varēs atpirkties par lielām naudas summām un nesēdēt cietumā, un otrais, vai radinieku sodīšana varētu nebūt pretinā taisnīguma principu, nevainīgu radinieku sodīšana, aizmot man? Šis uzsaukums ir tapis no diviem aspektiem. Pirmais ir provocēt šo apātiju vēlreiz. Otrais, mēs esam runājušies ar juristiem. Juristiem, kuri ir ļoti augstu līmeņu juristi. Un viņi, protams, ķer galvas, kā mēs to dabūsim gatavu, bet viņi ļoti novēl, lai mēs to dabūnam gatavu. Un šī gadījumā es aicinātu visus pārprasīt retoriski, piemēram, Latvijas valdībai šo vienkāršo jautājumu. Tātad mēs, ja mums bija 2 gadu laikā tas 24% IKP kritums, un tagad mēs sakam, ka mums kaut kas atplaukst, tad ir skaidrs, ka tas atplaukums ir uz tā bāzes, kā mēs bijām nokrituši, un tā nabadzība reāli ir. Un tā korupcija ir, viņai ir tieša korelācija ar nabadzību. Korupcija ir tieši korelācija ar nabadzību. Un ja mēs cīnāmies ar nabadzību, kāpēc mēs šo vienu no lielākajiem bubuļiem, šo augoni nemēģinām tiešām radikāli izskaust? Mēs piedāvājam radikālus risinājumus. Katrā tajā teikumā, kas tur ir, kas mums ir ierakstīts mājaslapā skaistnākotne.lv, jūs redzēt, mēs vakariem tur papildinājām, katrā tajā teikumā tur jāstāsta ļoti daudz dažādu aspektu. Viņi nav viennozīmīgi. Tur ir ļoti daudz likuma normas un traktējuma rāmi ietvar, kuros to vispār var risināt. Tas ir ārkārtīgi nevienkārši. Bet, ja 73%, ja nemaldos, Latvijas uzņēmēji uzskata korupciju kā uzņēmēju darbības sastāvdaļu, tad es nezinu, cik no jums ir bijuši uzņēmēji šeit zālē, bet tā ir traģēdija. Tāpēc tā ir tāda arhetipiska iestādājusies kultūra. Un tas tā kā tu aizbrauc uz Kazahiju un tu zini, ka 90% bezmazliet viss aiziet korupcijā. Vienkārši mūsu latvieši, kas tur ir strādājuši, viņi ļoti labi tos piemērus tur zina. Un ja Latvijā mēs esam tādā pašā kaut kādā arhetipiskā iestigumā ar šo korupciju, mums ir radikāli kaut kas jādara un radikāli jāiesaist visu sabiedrību. Par laimi mums ir pāris līdzekļi, kas tiešām var aktivizēt sabiedrību šobrīd. Vienkārši jautājums šobrīd šī brīža valdībai. Bez pārmetumu, kaut vai retoriski. Kāpēc? Fundamentāli neķerties pie korupcijas izskaušanas, bet tā fundamentāli. Es pieļauju, atbildi varētu būt, nav tāda likuma, nav tas iespējams tāpēc, nav tas iespējams tāpēc un tāpēc. Tad kas tā pa sistēmu, kas tā pa valsti? Mēs esam mierā ar to, mēs esam apmierināti. Mēs gribam tā turpināt vēl 22 gadus dzīvot. Ja pajautāt šī brīža valdībai. Viņi ir apmierināti. Miljonāri